Mani sauc Dana Skara, esmu klīniskais psihologs ar tādu padziļinātu tiešām interesi par UDHS un gribētu teikt, ka pēdējo gadu sievietes meitenes ar UDHS ieņem ļoti svarīgu lomu. Manā interešu sfērā lasu daudz pētījumus un redzu, cik neapgūta ir šī tēma pasaulē, nerunājot vispār par Latviju. Mēs esam, man liekas, tāds mazs pilienīčs jūrā vispār par izpratni, tāpēc ir forši to visu veicināt, jo mēs redzam, ka tā aktivitāte sieviešu diagnostikā vismaz pasaulē ir dubultojusies pēdējos gados. Un uz sarunu es esmu aicinājusi Lindu Rubeni Keseli. Varbūt nedaudz pastāsti par sevīm tā īsumā un tavu saistību ar UDHS, jo skatoties tavus sociālos kontus, jau tev sakoja kādu laiku, un UDHS biedrība vienreiz jau tev bija uzaicinājusi, un tu vadīji lekciju, tādu semināru, vai ne, par UDHS pieaugušajiem. Man liekas, ka mēs gan viņu neierakstījām, bet es vairs neatceros. Un līdz ar to, kāpēc UDHS, kāpēc tavā Instagram kontā bieži vien redz ieraksts par UDHS? Mans vārds ir Linda Rubena Kesela. Ikdienā es strādāju kā ārsts psihiatrs lielākoties ambulatori, kas nozīmē, ka pacienti nāk pie manas vizītēm un es viņus konsultēju, tā teikt, brīvajā vidē, nevis slimnīcu vai stacionāri ietveros. Strādāju gan privātā iestādē, gan valsts iestādē, un paralēli strādāju arī Rīgas dzemdību namā kā konsultējošais psihiatrs. Līdz ar to es konsultēju sievietes, kamēr viņas atrodas tur stacionārā, ja viņām ir nepieciešama kāda psihiatriska palīdzība. Raksturīju savu doktorantūras darbu, darbojos zinātnē. Par UDHS, atklāt sakot, man īstenībā nav īsti skaidrs, kā es nonācu šajā pozīcijā, ka es tik daudz par to runāju, jo UDHS primāri nav tā mana lielākā interese. Mana lielākā interese ir tiešām vairāk sievietes veselība, gan ar psihiskiem traucējumiem, kas varētu notikt grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā, vai ar premenstruāli disforiskiem traucējumiem, kā hormonālas svārstības vispār ietekmē psihisko veselību. Tas ir tas, kas mani kopumā interesē vairāk, bet man bieži arī ir tā, ka man vienkārši piesaista interesi par to, par ko mēs mazāk runājam, vai par ko man šķiet, ka vienkārši nav pietiekoši daudz informācijas bijis mācību procesā. Un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi tieši pieaugušo sfērā man noteikti likās kā viens no tiem punktiem, kuru, vismaz savā visā studiju gaitā man nelikās, ka tas ir pietiekoši labi apskatīts. Līdz ar to par to es lasīju ļoti daudz papildus. Lasot par to papildus, līdz ar to es par to arī papildus runāju, un cilvēki to pamana, un vienkārši vēlas, lai ar tām zināšanām dalītos. Un, protams, tēma tiešām ir ļoti, ļoti interesanta, un es piekrītu arī tam, ka pasaulē mēs arvien vairāk par to mācamies, par to runājam, arvien vairāk noskaidrojam, kādas tad varētu būt tās izpaužas jau ne tikai bērnam, bet arī pieaugušam cilvēkam, jo mēs zinām, ka lielai daļai cilvēku šie simptomi saglabājas visu mūžu, ka nav gluži tā, kad ir iestājas 18 gadu vecums un notiek klikšķis. Nopūst vecīti un aizpūš visu. Jā, un ka tie simptomi izzustu. Un ja mēs runājam par tieši specifiski par sievietēm, tad mēs redzam to, ka vēsturiski vairāk uzmanība tika pievērsta zēniem, arī vispār tas sākotnējais pētījums, kur vispār tika aprakstīti šie simptomi, ietvēra tikai zēnus, tā kā tur meitenes vispār netika iekļautas. Līdz ar to jau no tiem pašiem pirmsākumiem tas fokus vairāk bija pievērsts tieši zēniem, bet, pēdējos gados šīs zināšanas paplašinās un arvien vairāk tiek diagnosticēts arī meitenes, un mēs vairāk pievēršam arī uzmanību to, kā šīs izpausmes var atšķirties atkarībā no dzimuma, no vecuma posma, no hormonālajām aktivitātēm un tā tālāk. Līdz ar to, man tiešām prieks, ka mēs par to runājam vairāk, bet šī ir tēma, kur vēl ir ļoti daudz, kur augt.
arī nākotnē, ne tikai šeit pie mums, bet pasaulē kopumā. Līdz ar to, redzēsim, kas nākamajos gados parādīsies un kā attīstīsies. Jau ieskicēju vienu punktiņu, un es viņam pieķeršos par to, ka teici studiju laikos, par to daudz nerunāja. Es atceros, ka manos studiju laikos par UDHS pieaugušiem, es mēģinu atcerēties, vai vispār runāja par UDHS, jā, bet vairāk kontekstā bērni, tieši tāpat kā autiskā spektra traucējumi, patopsiholoģijas lekcijās, bet es atceros tikai bērnu kontekstā. Varbūt tur kaut kur beigās pieminēju, mēdz būt arī pieaugušiem, bet es neatceros, ka mums būtu tāda plašāka diskusija vispār par neirodažādību kopumā pieaugušajiem. Līdz ar to, tad sanāk, ka psihiatriem kopumā, es saprotu, ka tu jau kādu laiku praktizē, tas nozīmē, ka tu jau esi kādu brīdi ārā no vismaz tiem studiju soliem. Jums tomēr stāsta par pieaugušo UDHS vai... Tajā brīdī, man sanāk, kad ir tagad jau 3 gadi esmu pabeigusi studijas. Tajā brīdī, kad es vēl mācījos rezidentūrā, mums bija ļoti labi apraksts tiešām bērnu psihiatrijā. Tas bija tā vieta, kur mēs gan autiskā spektra traucējumiem pievērsāmies, gan UDHS, un līdz ar to tieši tajā bērna vecumā tās zināšanas man bija tiešām ļoti skaidras, un bez maz vai nav nekādu jautājumu, viss ir tik ļoti saprotams, un tad tur bija kad apmēram 1/3 cilvēku simptomi saglabājas pietiekoši smagā stāvoklī arī pieaugušā vecumā, un tad tiem 1/3 tur mazinās, un 2/3 kaut ko mēs vēl varam redzēt. Bet, ja mēs skatāmies tieši kā piemēram tie traucējumi iedarbojas pieaugušā vecumā, par to, ka ir lielāks risks arī pieaugušā vecumā piedzīvot citas lietas, kā piemēram šīs pašas hormonālās pārmaiņas dzīves laikā varētu ietekmēt stāvokli, kā ārstēšana varētu ietekmēt citas saslimšanas. Tas bija kaut kas tāds, kam nebija pievērsta tik ļoti liela uzmanība tajā programmā. Es zinu, ka ar katru gadu tagad arī tas uzlabojas un mainās, un programmas jau mēs audzinam un attīstam arvien plašākas, un līdz ar to tagad jau ir citādāk. Bet jā, tas pilnīgi noteikti nebija tik padziļināti, kā man gribētos tajā konkrētajā brīdī, bet mans skatu punkts arī vienmēr ir bijis tās, tad, kad universitāte, pamatstudijas ir noslēgušās, un tad, kad tās programmas jau sāk palikt padziļinātākas vai plašākas, ļoti daudz gulstās arī uz paša cilvēka pleciem, cik viņš ir gatavs papildus lasīt, mācīties, interesēties, apmeklēt pasākumus, jo tās zināšanas jau katram pašam būs vajadzīgas. Un nevar gaidīt tā, ka vienmēr būs skaidri priekšā uzrakstīti soļi, kas būs gana precīzi vai gana dziļi, lai visi būtu apmierināti. Līdz ar to, jā, līdzīgi kā par visu, kas ir saistīts ar grūtniecību un pēcdzemdību periodu, tas mums arī nebija ārkārtīgi plaši aplūkots, tad vienkārši jāņem groži savās rokās un jāinteresējas visur papildus. Jā, un tā jau ir, vai ne, augstskola ir kaut kas tāds, kas tevi ievirza domāšanā. Tas nenozīmē, ka viņi dod visas tās zināšanas pareizi ir. Vienīgais tas, kad es redzu, ka ir speciālisti, kur tiešām tur brauc uz konferencēm vai nelasa daudz papildus izglītojās, un tad ir tādi, kuri mēs skatāmies tās vecās skolas psihiatri, kur pie manīm esmu tiešām dzirdējuši tādus diezgan lielus bēdu stāstus, it sevišķi par sievietēm. Kad es jau pie daudziem esmu bijusi, visi man saka, aizmirsti, pieaugušajiem nav UDHS. Ņemot vērā, ka mums arī tas slimību klasifikators, ar kuru strādā vai ne psihiatri, tad UDHS atrodas sadaļā traucējumi, kas sākušies bērnībā, vai emocionāli un uzvedības traucējumi, kas sākušies bērnībā. Līdz ar to es pieļauju, ka lielākā daļa pieaugušo psihiatru vispār uzskata, ka šī sadaļa nav veltīta viņiem. Viņi nav
pieaugušo psihiatrijā aktīva, un līdz ar to viņiem nav tādas diagnozes, ko pieaugušiem uzlikt. Viņi saka, nav aizmirsti, tev depresija, trauksme, meklējam kaut ko citu, nebūs UDHS. Kas man īstenībā nav tā kā līdz galam skaidrs, jo pat tajā aprakstā ir rakstīts sākušies bērnībā. Tur jau nav rakstīts, ka tie ir tikai bērnībā, vien to, ka viņi sākas bērnībā, un tas jau ir pilnīgi pareizi, jo, UDHS nesāksies pieaugušā vecumā. Tas būs bijis kaut kas tāds, kas bija cilvēkam tad, kad viņam bija 2, 4, 6, 15 un arī 30 gadu vecumā. Tas, protams, nebūs tā, ka cilvēkam būs 25, viņš izlasīs simptomus un tad pēkšņi viņš sapratīs, ka viņam pēdējās 2 nedēļas tādi ir bijuši un ka tad mēs varētu diagnosticēt UDHS. Tā gluži nebūs, bet jā, man liekas, ka tas, ka tā nesaprašanās vienkārši nāk no tā, ka tās par to traucējumu sadaļu tā kā vairāk tad domā bērnu psihiatrs, un mums tā pāreja no bērnu psihiatra uz pieaugušo vecumu, un kad nomainās arī šis te ārsts pēc tā, kā tā veselības aprūpes sistēma vispār Latvijā ir uzbūvēta, tad tā pāreja no bērna uz pieaugušo arī ir kaut kas tāds, kam mēs vispār esam tā kā vairāk pievērsušies tikai pēdējos gados, kā to pāreju nodrošināt pēc iespējas patīkamāku, vieglāku un tā, lai tur nepārtrūktu kaut kāda ārstēšana vai palīdzība. Tā ka, viss aug un attīstās kopā. Tu minēji, ka tava interese vai ne tā galvenā interese ir sievietes, hormoni, dzemdības, grūtības. Un es būtībā redzu ļoti ciešu sasaisti ar to, kā tas iet kopā ar UDHS. Pie manīm praksē visbiežāk meitenes, tad, kad runāju Klinisko psihologu asociācijas konferencē, es tieši runāju par meitenēm un sievietēm un interesi pēc izķidāju savu praksi, kas, protams, man nav milzīgi liela, bet vienalga, un es redzu, ka tas vidējais vecums, ar kādu atved pie manīm zēnus, jo es taisu izpētes bērniem, ir 8 gadi, 8,2 man liekas, un meitenes 12,4. Un tā proporcija manā praksē ir 4:1, kas pasaules populācijā nedaudz, man liekas, ir samazinājusies, ir kaut kāds 3:1, bet pieaugušo populācijā mēs redzam šo 1:1, un tad tur ir tā ļoti ciešā saistība ar hormoniem, kas, tā kā tu minēji, UDHS vienkārši neienāk tevī vienu rītu pamostoties, vai ne? Viņš visdrīzāk, šis smadzeņu attīstības veids ar tevīm ir bijis kopš dzimšanas, jo tas ir ģenētiski noteikts, bet tās grūtību izpausmes, ja tas, ko es arī bieži vien dzirdu no vecākiem, kad pie manīm atved šīs meitenes un vienmēr uzdod to jautājumu, kāpēc tagad, vai ne, kas jūs ir mudinājuši šobrīd vērsties, līdz šim tika galā. Līdz šim meitene ir tikusi galā, un tad ir pubertitāte, ir pusauģu vecums, hormoni, ir vulkāna izvirdums noticis, un vairs netiek galā, vai vairs negrib tikt galā, vai ir šī milzīgā pretestība, un tad vecāki skolotāji neviens vairs īsti nesaprot, kas notika, lai gan īstenībā šī meitene visu laiku ir centusies visdrīzāk cītīgāk nekā citi viņas klases biedri, iespējams, ka viņi to nav apzinājusies, bet tad vienā brīdī, nezinu, pazūd tā jēga un tā motivācija, vai ne tas, kāpēc man ir jācenšās, arī kā citiem ir savādāk. Un tad mēs redzam, ka viss caur sievietes dzīvei, manuprāt, kas ir tā galvenā atšķirība no vīriešiem, ka sievietei UDHS simptomātika var pastiprināties vienmēr saistībā ar hormonālajiem, sprādzieniem, vai ne? Tātad pubertāte, dzemdības, menopauze, ka mēs redzam, ka arī sievietes 50 gados, man arī viens jautājums bija ienācis par to, vai ir kaut kāda saistība sievietēm 50 gadu vecumā ar UDHS un kā tur tie simptomi. Es gribētu teikt, ka tas ir plus mīnus tas vecums, kad mēs sākam runāt par menopauzi, kas ir milzīgs hormonāls sprādziens, estrogens ļoti krasi samazinās un UDHS var kļūt tāds tiešām ļoti, ļoti izteikts un te varbūt tā tava interese. Es tik daudz neesmu pētījusi, es tikai nedaudz esmu tiešām tādos UDHS jautājumos palasījusi, sekojis līdzi, redzu, kad
sievietēm ar UDHS visizteiktāk tās simptomātikas grūtības varētu būt 1 nedēļu tieši pirms mēneša reizēm, kad daudzi uzskata, kad sākās mēneša reizes, tad tur ir grūtības ar tām emocijām, tad sievietēm ar UDHS, vismaz tas, ko esmu lasījusi, visgrūtāk ir tieši to nedēļu pirms, un tad, kad sākās mēneša reizes, tad drīzāk ir tas, aizplūst prom tās grūtības, ne pavisam, bet paliek vieglāk. Varbūt ir vēl kaut kādas nianses, un tu savā praksē varbūt saskati, kad pie tevīm nāk cilvēki, jo es tā pieļauju, kad arī medikamentozā terapija vai diagnostika pati par sevīm varētu būt, varbūt, ka sieviete atnāk to nedēļu pirms, tad viņai tur viss ir pilnīgi sakāpis līdz pēdējam, un tad, ja viņa atnāk nedēļu pēc, tad ir tāds, nav jau tik traki. Kā ir varbūt no tavas prakses, kā ir no zinātniskiem pētījumiem, ko tu lasi, varbūt vairāk dzemdību namā, ļoti iespējams, ka tur jau kaut kas ar visiem oksitocīniem un visu, kas notiek. Es teiktu, ka tā viena no lietām, kāpēc tas, ko tu minēji, ka tā diagnostika meitenēm tā notiek nedaudz vēlāk, to pārsvarā tiešām saist ar to pubertāti, bet arī ar to, ka tomēr tās biežākās izpausmes meitenēm un zēniem atšķirās, ka meitenēm vairāk ir raksturīga tieši neuzmanība, ko ir vieglāk noslēpt. Un zēniem ir vairāk raksturīga hiperaktivitāte un impulsivitāte, kas ir tā kā uz āru vērsta, ko tad cilvēki varēs vairāk pamanīt. Arī meitenēm tie paši simptomi arī hiperaktivitātē un impulsivitātē izpaužas, bet viņi ir kaut kā, tā kā vairāk apslāpēti, vairāk uz iekšu vērsti. Un tad, protams, tā kā to, ko mēs varam redzēt no ārpuses, ka, piemēram, bērns skraida apkārt, nevar nosēdēt mierā, ka viņš ir skaļš, to mēs tā kā varam ļoti viegli pamanīt. To, ka viņš ir aizsapņojies un nav dzirdējis pēdējo stundu, ko ar viņu vispār runāja, to ir grūtāk ievērot, tas mazāk traucē citiem cilvēkiem, tas vairāk traucē tam pašam bērnam, un līdz ar to tā kā mazāk pamana, to ir vieglāk noslēpt. Mums ir arī kaut kāda ekspektācija sabiedrībā, ka meitenes ir tā kā cītīgākas nekā zēni, tas tā kā viņām ir atbilstoši, un tad viņas cenšas tik ļoti tiešām līdz tam brīdim, kā tu saki, vienkārši vairs nevar tikt galā ar tām savām pieliktajām pūlēm, un tad arī tos simptomus sāk pamanīt un aiziet pie ārsta, un dažreiz tas, ka tās pūles un netikšana galā, viņa jau var parādīties arī tikai pieaugušā vecumā. Tad, kad mēs noņemam cilvēkam visas atbalsta sistēmas, kas viņam ir bijušas kā bērnam, kur viņam kāds cits rūpīgi seko līdzi, kurš seko līdzi viņa dienas režīmam, izņemam viņu ārā no viņa atbalstošās vides un ieliekam viņu vidē, kur tagad viņam pašam ar visu ir jātiek galā, un tad tas viss arī mierīgi izpaužās, un tad mēs to varam redzēt. Pāršu namiņš, vai ne, ārējas struktūras vairs nav un saprot, ka nespēja vairs funkcionēt. Jā, un atkal tāpēc, ka mums ir šīs sabiedrības ekspektācijas īpaši uz sievietēm, ka viņām tur ir jābūt kārtīgām, sakoptām, pieklājīgām, zobi, kas saka, viss sakārtots, trauki. Jā, visam ir jābūt sakārtotam. Jā, un tas, ko mēs vienkārši iemācam, ir tas, ka, tad visi simptomi ir kaut kur jāpaslēp. Tad mājās viņi var izpausties, bet, tad ārpus mājām viņus ir jānomāc, cik vien viņus var nomākt, un līdz ar to viņus varbūt tā kā grūti pamanīt, un cilvēkam pašam arī par viņiem varbūt ārkārtīgi grūti runāt, jo tad tas ir kaut kas tāds, uz ko sabiedrība mēdz skatīties šķībi, tad tā kā par to tā kā tik daudz nerunāt un vienkārši tikai censties ar savām pūlēm tikt galā. Ja mēs savukārt runājam par tām hormonālajām svārstībām, tad ne tikai UDHS gadījumā, bet arī citu traucējumu gadījumā, tie atslēgas punkti sievietēm tiešām var būt tā kā pubertāte, svārstības menstruālā cikla ietvaros, grūtniecība, dzemdības, pēcdzemdību periods un pēc tam menopauze un perimenopauze, kā tas nākamais posms, kad var izpausties dažādi traucējumi, un UDHS simptomu pasliktināšanās arī
ir viena no tām lietām, kas var notikt, ko arī tagad, cik es redzu, pasaulē pēta arvien vairāk un par to arī arvien vairāk runā. Vienā no pēdējām konferencēm, kur es biju, bija tāda ļoti laba dažu slaida prezentācijā par premenstruāli disforiskiem traucējumiem un UDHS, kas būtu tā kā smagi PMS simptomi tieši tajā vienā nedēļā pirms sākas menstruācijas, un tur viņi skatījās, ka viņi tā kā praksē bija salīdzinājuši tā kā vispārējā populācijā, cik tā kā daudz sievietēm tie simptomi ir sastopami, un tām sievietēm, kurām ir UDHS, cik tad viņām bieži viņi ir sastopami, un tie skaitļi bija 2-3 reizes lielāki, salīdzinot sievietes, kurām ir UDHS, pret tām, kuras ir vispārējā populācijā bez tā kā šiem te traucējumiem, ka tie simptomi ir daudz biežāk. Un principā tas secinājums no tiem konferences slaidiem bija tāds, ka ja sievietē ir UDHS, tad viņai noteikti ir jājautā arī par to nedēļu pirms mēnešreizēm, par svārstībām cikli ietveros, jo ar ļoti lielu varbūtību viņas tur būs, un viņai būs grūtības tieši šajā nedēļā lielākas nekā parasti. Un tā terapija tad arī ir jāpielāgo vienkārši tam, kas tam konkrētajam cilvēkam ir nepieciešams. Un ja mēs skatāmies, piemēram, par to pašu grūtniecību un pēcdzemdību periodu, tad man likās ļoti interesanti tas, ka UDHS simptomi var uzlaboties grūtniecības laikā, ka viņi var palikt mazāk traucējoši, ka tās hormonālās pārmaiņas, kas notiek grūtniecības laikā, var būt arī pasargājoši, ka cilvēkam var, piemēram, samazināties nepieciešamība lietot kaut kādus medikamentus, viņš tiešām var justies labāk. Negatīvais gan ir tas, ka pēcdzemdību periodā atkal šie simptomi var būt izteiktāki nekā viņi ir bijuši jebkad iepriekš dzīvē, gan hormonālo pārmaiņu dēļ, gan to prasību dēļ, kas tajā brīdī ikdienā pieaug. Un tad, ja ejot tālāk uz priekšu par menopauzes periodu, tad tur arī tas ir vēl mazāk pētīts periods, bet mēs arī jau tagad zinām to, ka tie UDHS simptomi var pasliktināties, ka kognitīvās funkcijas kopumā var pasliktināties šajā periodā, ka var biežāk izpausties tā pati trauksme, depresija, un ka tas ietekmē gan kopumā var ietekmēt sievietes, gan it īpaši tām, kurām ir UDHS, kad varbūt tā kā visu dzīvi vēl tie simptomi bija tādā, tā kā menedžējumā līmenī, varbūt arī, tīri ar pašu spēkiem, bet tad notiekot tām hormonālajām pārmaiņām, kad tas atbalsts no dabiskajām sistēmām zūd, tad arī ar tiem simptomiem var būt grūti tikt galā, un tas var būt brīdis, kad arī liekas, ka tā palīdzība ir jāmeklē, pat tad, ja iepriekšējos 40-50 gadus viss likās vēl pārvaldāms ar savām iespējām. Man liekas, ka šīs menopauzes lietas vispār, pasaulē varbūt nedaudz vairāk, man liekas, ka Latvijā ļoti maz par šo vispār runā, ka kaut kāda atbalsta sistēma sievietei kopumā, ne tikai ar UDHS, jo tās pārmaiņas ir milzīgas un neviens neparedz, kad šajā posmā sievietei, būtu kaut kāds atbalsts, jo dažām es saprotu, ka tās pārmaiņas patiešām ir ļoti grūtas, smagas, bieži vien iemesls, kāpēc sākās gan depresija, gan trauksme, UDHS gadījumā vēl lielākas šīs grūtības, kā to arī mini, vai ne, kad iespējams, ka šis ir tas, negluži palaidē mehānisms, bet tas brīdis, kad tu vairs vispār netiec galā, ja tu kaut kā vēl to saimniecību esi turējis kopā, tad tur viss sašķīst, pašķīst, un tad, protams, kas, man liekas, arī sievietēm ir ļoti bieži raksturīgs, ka viņām ir šie blakus traucējumi, kas ļoti bieži vien apgrūtina vispār to diagnostiku. Un tas, ko es dzirdu, ka sievietes 10 gadiem tiek diagnosticēts vispār ar, negluži ar to, kas viņām nav, bet, ka tas ir tādas putiņas jūrā, vai ne? Neviens neskatās, ka apakšā tur viss bango kaut kāda cita iemesla dēļ, tā pati depresija un trauksme, ko labi mēs iedodam antidepresantus, iedodam antitrauksmes medikamentus,
medikamentus, bet mēs nevaram pārtraukt viņus lietot, tāpēc, ka ar to UDHS, ar to grūtībām funkcionēt, neviens jau nestrādā. Visi strādā tikai ar to, ka tu jūties slikti par to, ka tu nespēji funkcionēt. Bet funkcionēšanas to funkciju jau īsti neviens neuzlabo. Un es tā pieļauju, ka jā, tad tās hormonālās svārstības vai nekāpēc arī dzemdības bieži vien, jo līdz tam tu esi atbildīgs tikai par sevi un, kā saka, saviem sūdiem, vai ne? Tev ir kaut kā jāsavāc tas savs skapis un jāatcerās aiziet uz darbu un jānodot projekts. Un tad tev ir bērns un pie pediatra un pie viena ārsta un pie otrā ārsta un tas un māmiņu klubs un vēl kaut kas, un tad vēl jātiek galā, jāuzvār vakariņas un atkal viņš brēc un kas te notiek un tad nāk vēl, vai ne, tā pēcdzemdība depresija, cik es saprotu, sievietēm ar UDHS arī daudz biežāk. Un depresija noteikti ir augstāks. Un tā nesapratne, tās gaidas no sabiedrības, taču rekur priecājies, tev bērniņš ir piedzimis, ja tu saproti, ka tu vienkārši slīksti savos pamperu kalnos un nespēji 2 nedēļas veļasmašīnu izņemt ārā. Un tad bērns paliek no vecāks. Un dažbrīd tā, man liekas, tā lielākā disonance tam ir tā, ka tā ir ļoti gudra sieviete otrā pusē, vai ne? Tā kā tu varbūt esi kaut kāda vadības līmenī savā darbā, tur esi bīdījusi milzīgs projekts, un tad tev ir piedzimis bērns, un tu saproti, ka tu nespēji traukus nomazgāt. Tā kā, kas tāds ir, vai ne? Man ir doktora grāds, tad es nespēju izņemt veļas mašīnu, kas notiek. Jā, un tad tas bērns paaugas vēl vecāks, un tad izrādās, ka viņam arī ir kaut kāda UDHS simptomi, un tad ir jāmenedžē divu cilvēku grūtības. Jā. Un man liekas, ka tas arī ir diezgan tāds svarīgs punkts, ka UDHS nav tā kā ļoti lielas korelācijas, piemēram, tā kā ar intelektuālo attīstību. Tā kā nav tā, ka, ja cilvēkam ir UDHS, ka viņa intelektuālās spējas arī būtu zemākas nekā vidēji mēs sagaidītu, un tur tad tā kā arī ir tiešām tā nesaskaņa, ka cilvēks tā kā ir teorētiski varbūt ar ļoti labi attīstītu intelektu, tik tā kā ar visu galā no tādas puses, bet tajā pašā laikā netikt galā ar salīdzinoši vienkāršām lietām, kā tur, nezinu, laika plānošanu vai vides sakārtošanu un tādām lietām, un tad var likties, ka tas vienkārši tā kā neiet īsti kopā, kas, protams, apgrūtina gan pašam cilvēkam saprast, kas tad īsti notiek, kāpēc es varu izdarīt šo, bet šo es izdarīt nevaru, gan arī apkārtējiem cilvēkiem var likties, tā taču nav problēma, tā kā var taču vienkārši saņemties un izdarīt, kaut gan, ja cilvēks varētu saņemties un izdarīt, tad viņš to jau būtu izdarījis, un arī drusku ir tā kā jāatšķir tās pūles, kas ir jāpieliek, jo, ja mēs skatāmies, ka, vidēji, piemēram, nomazgāt traukus prasītu salīdzinoši maz pūles, ja cilvēkam tam ir jāsaņemās vai vispār, lai kaut kādus parastus uzdevumus izdarītu, ir jāvelta vairākas stundas dienā, tad tas gluži vairs neatbilst patiesībai, vai, piemēram, tiem pašiem skolāniem par mājasdarbu pildīšanu, ja tam cilvēkam mājas darba izpilde, kas lielākajai daļai cilvēku prasītu, 10-20 minūtes prasa palikšanu augšā naktī līdz 3-4, tad tas gluži nav uzturams. Slinka viņa ir, slinka. Atzīmes tur sanāk vienādas abiem diviem, bet tās pūles, kas ir pieliktas, ir vienkārši nesamērojamas, un tas noteikti nav slinkums, un jau vienkārši tas vārds slinkums man šeit ir absolūti neeksistējoši, ka vienkārši tā lieta nav reāla. Es neatcerēšos precīzu gadu, bet bija viens pētījums, kur skolotājiem un vecākiem tika dots tāds tā kā gadījumu analīžu apraksti par zēniem un meitenēm. Tie gadījuma apraksti abiem dzimumiem bija pilnīgi vienādi, tika nomainīts tikai dzimums. Jā. Un būtībā tur tika aprakstīta UDHS simptomātika. Un mēs redzam, kad, man liekas, 90% gadījumu zēnu, es tagad negribu samalot procentu, bet tā starpība bija tiešām ļoti liela, zēniem tiek norādīts, ka jā, šī ir UDHS simptomātika, un meitenēm tas tiek norādīts ar raksturu.
Ir jāsaņemās, ir cītīgāk, kas tas ir, vai ne? Tā kā vienkārši tā kā ceļ ņem un izdari, ko tu te izliecies, vai ne? Nav ko te blisināties apkārt un sapņot stundas laikā, tad varēs izpildīt tos mājas darbus mājās. Jā. Tā atkal vienkārši tās sabiedrības ekspektācijas un gaidas kopumā pret to, ko vajadzētu izdarīt zēnam, ja vīrietim, un ko vajadzētu spēt izdarīt meitenei vai sievietei, ir tik ļoti atšķirīgas, ka tas ietekmē to arī, kā mēs diagnosticējam dažādus traucējumus, arī runājot par tiem pašiem pētījumiem. Mēs zinām to, ka, ja meitenei ir UDHS, tiešām viņai ir daudz lielāka varbūtība, ka viņai diagnosticēs trauksmi vai depresiju pirms viņai diagnosticēs UDHS. Zēniem savukārt ir otrādi. Ja viņam ir tas UDHS, tad lielākoties jau no sākuma viņam pamanīs tiešām tos UDHS simptomus, un tikai pēc tam tās lietas, kas tur pievienojas arī klāt, ka tā diagnostika notiek tā kā bezmaz vai pretējā apgrieztā virzienā, un lai gan mēs zinām, ka, ja ir UDHS, tad gan vīriešiem, gan sievietēm ir tā kā lielāka iespējamība, ka viņi piedzīvos arī kaut kādu citu traucējumu dzīves laikā, un tie procenti ir salīdzinoši augsti, un tā kā viens no pēdējiem pētījumiem, ko es lasīju, tur bija tā kā līdz 80% cilvēku dzīves laikā būs kaut kas vēl, visbiežāk tā ir tā pati trauksme vai depresija, bet arī citi traucējumi ir biežāk sastopami. Vienkārši, kas ir tas, ko mēs pamanām pirmo, kas ir tas, kam mēs to uzmanību pievēršam pirmajam, un, protams, ja mēs ārstējam to pamatu jau pirmsākumos, mēs samazinam to iespēju, ka cilvēks dzīves laikā cietīs vairāk. Ja mēs to pamanām tikai pieaugušā vecumā, tad, protams, arī tā diagnostika ir ļoti apgrūtināta, jo pieaugušā vecumā mēs varam pamanīt tos pašus trauksmes simptomus, daļa no viņiem pārklāsies arī ar UDHS simptomiem, piemēram, tas, ka cilvēkam ir ļoti daudz domu galvā, kad galvā domas skrien, kad gribas domāt par vienu, otru lietu. Tad, kad cilvēki apraksta to simptomu, dažreiz ir tiešām grūti saprast, vai tas ir trauksmes dēļ, vai tas ir UDHS dēļ, jo abos gadījumos tāda izpausme var parādīties. Tās pašas grūtības regulēt emocijas, kaut kāda tāda lielāka atbildes reakcija, aizkaitināmība, dusmas. Tas var būt gan depresijas gadījumā, gan arī cilvēkiem, kuriem ir UDHS. Un, ja mēs runājam vispār par personības iezīmēm un personības traucējumiem, tad tur arī ir ļoti daudzas lietas, kas savā starpā pārklājas. Un tad, kad atnāk tas pieaugušais cilvēks, un ja viņam nav atmiņu par bērnību, ja viņam nav pieejama kaut kāda objektīva vēsture par to, kā bija tad, kad bija bērnībā, tad to UDHS var būt ārkārtīgi grūti pamanīt un diagnosticēt, jo, kā jau mēs runājām sākumā, nav tā, ka tas ir sācies tikai pieaugušā vecumā, tam būtu bijis jābūt kaut kādā līmenī atbilstoši vecumam arī tad, kad cilvēks vēl bija bērns, bet vai mums ir piekļuve tiem datiem, vai mēs varam to tiešām arī kaut kādā veidā ieraudzīt. Tas ir tas, kur es teiktu, ka ir tās lielākās grūtības, tad, kad cilvēks jau ir pieaudzis, un kāpēc man arī mācoties likās, bērniem viss ir skaidrs, tu vienkārši viņu redzi, tu aprunājies ar vecākiem, un tā diagnostika ir salīdzinoši vienkārša, bet tad, kad tas cilvēks jau ir pieaudzis, tad tā situācija krietni sarežģās, jo nav vairs tikai viena lieta. Nav vairs tikai viena. Ar visu kaut ko ar kaut kādiem priekšstatiem, stereotipiem, ar jau kaut kādām lietām, kas jau ir izveidojušās tiešām, kā tāds pieredums, un tad grūti saprast, vai šis ir iemācīts, vai šis tomēr ir nāk kaut kas, vai funkcionēšanas grūtība, dažādāk šie modeļi, kā mēs domājam, un it sevišķi tāpēc, ka kaut kādā mērā, man liekas, arī tas attainojums, kas šobrīd eksistē sociālajos tīklos, ko ļoti bieži, var arī kaut kādos populāri zinātniskos rakstos lasīt, vai tad, kad cilvēki runā par savām personīgajām pieredzēm, vismaz man ir bieži vien ļoti viegli empatizēt, jo kaut kādā
mērā, nu, tā kā tie atsevišķi kaut kādi simptomi, atsevišķas lietas ir kaut kas tāds, ko piedzīvo gandrīz visi cilvēki, bet tā kā tā starpība starp intensitāti ir tas, kas ļoti, ļoti atšķirās, jo, nu, tā kā, kurš no mums, nu, tā kā nav dzīves laikā kādreiz bijis tik noguris, nu, ka viņš, piemēram, nevarētu izņemt tās mantas no veļas mašīnas ārā vai nomazgāt tos traukus, vai ka būtu lielāka nekārtība mājās, vai ka kaut ko aizmirstu, nu, tā kā kaut reizi dzīves laikā lielākajai daļai cilvēku tas būs atgadījies, vienkārši tā starpība ir tāda, ka lielākajai daļai cilvēku tas ir pāris reizes gadā vai pāris reizes dzīvē, bet no cilvēkam ar UDHS tā ir katra diena, katra nedēļa, bieži visu laiku, un tas nav kaut kas tāds, kas būtu atbilstoši tam, ko mēs tā kā gaidītu no tādas neitrālas vidēja līmeņa funkcionēšanas sabiedrībā kopumā, bet tāpēc, ka katrs kaut nedaudz tā kā sevī tās lietas tomēr var atpazīt lielākajā daļā gadījumu, tad var arī likties, bet šis ir normāli, tā kā var taču vienkārši saņemties un izdarīt, es taču varu saņemties un izdarīt lielākoties, nu tad kāpēc tas otrs cilvēks nevar to izdarīt, un tas rada tādas tā kā nesaprašanās, un dažreiz arī cilvēkiem nesaprašanās tieši par to diagnostikas procesu, jo noskatoties kaut kādu video, kur cilvēks, piemēram, stāsta to, ka viņam ir kaut kādā situācijā bijis grūti noregulēt savas emocijas, un saprotot, ka ar to situāciju var empatizēt ļoti liela daļa cilvēku, tad arī kādam, kuram varbūt tas traucējums nav, var sākt likties, ka viņam tiešām viņš arī varētu būt. Un tajā pašā laikā tie cilvēki, kuriem tas stāvoklis ir ļoti nu, tā kā smagāk izteikts, viņiem atkal ir grūtības piekļūt tai diagnostikai un ārstēšanai, jo viņiem vienkārši simptomi ir smagāki, un viņi pat nevar saorganizēties, lai tai ārstēšanai varētu piekļūt, un tas rada tādu ļoti dīvainu situāciju sabiedrībā, nu, tā kā ar psihiskiem traucējumiem kopumā, bet, nu, īpaši ar UDHS, ka patiesībā vislabāk tai palīdzībai var piekļūt tie, kuriem simptomu nav vai viņi ir ļoti viegli izteikti, un tie tad dabū tādu tā kā dažreiz hiperdiagnostiku, ka mēs viņiem mēdzam piedēvēt arī traucējumu tur, kur varbūt patiesībā, nu tā kā nebūtu tas nemaz bijis nepieciešams, un tajā pašā laikā mums ir otra cilvēku puse, kurus mēs nediagnosticējam pietiekoši, kurus mēs nepamanam, mēs viņus palaižam garām, vai viņi vispār pat neatnāk līdz nevienam speciālistam, kaut gan viņi būtu tieši tā grupa, kuriem tie resursi noderētu visvairāk un būtu visvairāk tā palīdzība nepieciešama, kas ir nu, tāda ļoti, ļoti dīvaina situācija, kas mums šobrīd eksistē. Arī, nu, piemēram, ar to pašu depresiju, man liekas, bija vienu brīdi ļoti līdzīgi, kad, nu, negribētu teikt, kļuva populāra, vai ne, bet, nu, skatoties vismaz Latvijas kontekstā, mēs par to nerunājam, un tad pēkšņi sabiedrībā daudz par to tiek runāts, un ka tā ir slimība, un ka tā nav, nu, tikai negribēšana, vai ne, vai nu saņemies, izai pasportu, un viss būs kārtībā, darba terapiju vajag. Un tad, man liekas, bija ļoti līdzīgi, ka tie cilvēki, kuriem varbūt kaut kādā vieglā formā bija šie simptomi, un depresija jau bija kļūst par tādu lamu vārdu, vai nevienu brīdi vēl joprojām, man šodien depresijas nevar aiziet uz darbu. Un tad tie cilvēki, kuriem tie simptomi ir mazāk izteikti, viņi tādu izklausās bišķiņ pēc depresijas iešu, ka nu paskatīšos, vai te vajag jau kaut ko darīt. Un tad tie, kuri nevar tikt no gultas ārā un tiešām tās funkcionēšanas līmenis ir ļoti zems, viņi varbūt pat vēl saprotot, nu, un sekojot līdz viss man ir depresija, tagad šitam nu, tā kā nav, tas neiedod viņiem to spēku vai resursu meklēt vispār to palīdzību. Un pat apzinoties viņiem ir grūti. Un tā kā saka, es domāju, ka UDHS gadījumā un tā popularitāte, kas šobrīd ir, nu, viņa no vienas puses, jā, lielai daļai varbūt sieviešu atver acis un viņas var pateikt, tad tas, kas manīm notiek, tad varbūt tas ir šis, tas nav tikai slimkums, tas nav tikai man saņemies un kāpēc es nevaru saņemties. Un var viņas mudināt, un no otras puses, jā, tā kā tu saki, tas būs
šits ar manī maršrutu, tad notiek varbūt, ka man arī aiziet. Un tad varbūt mēs varam nonākt līdz tam, kā ir tavā praksē, vai pie tevīm biežāk sievietes atnāk ar TikTokā vai Instagramā jau salasītu slimības klasifikātoru pazīmēm un stāsta kā pēc grāmatas, es nevaru izņemt veļas mašīnu, un es nevaru šito, un es nevaru izkāpt, man ir UDHS paralīze, es nevaru izkāpt no dīvāna. Nu tā, ka runā jau terminos, vai tomēr lielākoties pie tevīm atnāk sievietes, nezinu, ar to pašu depresiju, trauksmi, pēcdzemdību depresiju un motivācijas kaut kādiem traucējumiem, un tu sāc lobīt ārā un aizēj. Jo esmu vismaz no speciālistiem dzirdējusi, ka vieglāk ir, tad, ja pie tevīm neatnāk jau ar gatavu diagnozi vai ne, un tad tu nesaproti, vai šis ir noskatīts TikTokā, vai šis ir tiešām tas, kā tas cilvēks funkcionē, cik izteikta ir tās funkcionēšanas grūtības. Es teiktu, ka tā kā savā praksē es novēroju abas situācijas. Atšķirās, protams, arī vai tās ir valsts pieņemšanas, vai tā ir privāta klīnika, tur arī atšķirās, mēdz atšķirties tas, kādēļ cilvēki atnāk pie ārsta. Es noteikti redzu arī tādus gadījumus, ka cilvēks tomēr primāri nāk kaut kāda cita iemesla dēļ, vai nu tā ir tā pati pēcdzemdību depresija, vai ir trauksme sāsinājusies, vai kaut kas cits ir parādījies, un tā ir tā primārā sūdzība, kas cilvēkam traucē visvairāk, un tad tajā sarunas gaitā, runājot gan par bērnību, gan par atsevišķiem simptomiem, es dzirdu bezmaz vai tādus vārdus, es, piemēram, prasu arī visiem pacientiem, kā ir ar uzmanību, kā ir ar koncentrēšanos, kā ir ar ikdienas organizēšanu. Un viņi tā, jā, ir grūti, bet tas tā vienmēr ir bijis, man arī bērnībā tā bija, man tās, šis varbūt tās sarkanais kalrodziņš, kurš noplīvo. Vai, ja mēs runājam par bērnību, tad, mājas darbus tur pildīja, bet, pirms stundām atzīmes bija labas, kaut kur nesakmīgas, bet viss gāja ok. Tad tādas lietas var pamanīt, un tad pārsvarā es daru tā, ka mēs strādājam tad ar to lielāko sūdzību, ar ko cilvēks ir atnācis, bet mēs paturam prātā, ka tad, kad mēs šo sūdzību būsim mazinājuši nākotnē, ka varbūt tomēr ir jēga arī paskatīties sīkāk un padomāt tālāk, vai tur tiešām nav tā, ka patiesībā traucē vēl kaut kas. Es teikšu, ka es noteikti esmu arī tas ārsts, kur man neraisa ļoti lielu uzticību tas, ja cilvēks pie manis atnāk un uzreiz pirmajā teikumā pie sūdzībām pasaka nevis sūdzību, bet to, ka viņam šķiet, ka viņam ir UDHS. Man liekas, ka to sarunu varētu virzīt nedaudz citādākā veidā, un tad es to parasti arī cenšos darīt, kad mēs tiešām runājam par sūdzībām, un ne tikai par tādām, kas varētu būt saistīts ar UDHS, bet vai tur tiešām nav arī kaut kādas citas sūdzības, un kā tad specifiski tās lietas izpaužas, un kā tad specifiski šim konkrētajam cilvēkam viņas traucē, un cik ilgi viņas ir traucējušas, un kā viņas izpaudās agrāk, kā viņas izpaudās tagad. Bet tā lielākoties nav viena vizīte, kurā to ir iespējams noteikt, kas, manuprāt, arī nedaudz to situāciju apgrūtina, jo dažreiz cilvēkiem ir tāda ekspektācija, ka viņi atnāks uz to vizīti, un tajā vienā reizē viņiem pateiks visu, kas ar viņiem ir vai nav kārtībā, un viņi izies tāpēc, ka viņi ir pateikuši tajā pirmajā teikumā, ka viņiem šķiet, ka viņiem ir UDHS, ka viņa vizītes beigās izies no kabineta ar medikamentu recepti. Tā lielākoties vismaz pie manis nenotiek, kā mēs varētu tiešām pārliecināties pietiekoši labi, vai tas ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, ir traucējums, vai tas ir kaut kas cits, ka mēs par to varētu pārliecināties 40 minūšu laikā un tiešām nokļūt pie medikamentos ārstēšanas. Es vismaz tādā veidā nesaskatu, ka to būtu iespējams izdarīt, ja vien cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ nav jau visas tās manas rekomendācijas, ko es parasti ieteiktu diagnostikai, jau izgājis pirms viņš vispār atnāca pie manis, un es esmu tas pēdējais posms, nevis pirmais. Tad jā, tādās situācijās, kur cilvēks ir jau izgājis visu to procesu pirms manis, tad pārsvarā tas ir skaidrs, bet tā tas pārsvarā ietvers
tomēr arī citus soļus, kurus vajadzētu paskatīties, pārbaudīt, pirms mēs nonākam pie tāda secinājuma, ka tas traucējums tur ir vai tā traucējuma tur nav. Es domāju, ka tam, ka tā popularitāte ir augusi, ir gan pozitīvās īpašības, gan negatīvās, jo tas, ka cilvēki ir informēti kopumā par tādiem simptomiem un traucējumiem, manuprāt, ir ļoti labi, jo tas nozīmē, ka viņi var labāk viņus atpazīt gan sevī, gan citos cilvēkos, gan savos bērnos, gan savos radiniekos un draugos, ka viņi tiešām var to pamanīt vieglāk. Man liekas, ka tā problēma dažreiz no tās popularitātes un īpaši tā, kas ir sociālajos tīklos, nedaudz ir tajā, ka ļoti bieži tiek uzsvērti simptomi, kas nav pamatā. Kas nav tā kā pamatsūdzība vai pamatsimptoms, ko mēs meklētu UDHS gadījumā, jo tie pamatkritēriji tomēr ietver sevī hiperaktivitāti, impulsivitāti un neuzmanību, un tas ir arī tas, uz ko vajadzētu fokusēties. Un tas ir arī tas, starp citu, uz ko fokusējas medikamentozā terapija, kas ir paredzēta UDHS ārstēšanai. Līdz ar to arī realistiski ir jāapzinās, ko viņa var vai nevar izdarīt, bet sociālajos tīklos ļoti daudz runā par to pašu emociju regulāciju, kas ir nozīmīga un kas varbūt traucēti īpaši sievietēm, bet diagnostiskajos kritērijos mums vispār tāda kritērija nav. Par emocionālu regulāciju kā tādu. Tā tur vispār neparādās kā kritērijs. Tāpatās, piemēram, par to, kas ļoti bieži tiek apskatīts tā sajūta, ka cilvēks nevar tā kā laiku izvērtēt, ir tas, ko angļu valodā sauc par time blindness. Arī ļoti bieži simptoms cilvēkiem ar UDHS atkal nav diagnostiskajos kritērijos iekļauts. Līdz ar to, ja cilvēks ļoti safokusēs uz šiem atsevišķajiem simptomiem, kas ir bieži izplatīti, bet kas nevienmēr liecina par UDHS, ja viņš safokusēs tikai uz tiem un nepievērš uzmanību tām pamatlietām, kurām tur vajadzētu būt un kas ir tās primārās, kuras mēs arī meklējam, un viņš ir jau izlēmis pats, ka viņam tā diagnoze ir, viņš atnāk pie ārsta, stāsta šīs savas sūdzības, un tā diagnoze neapstiprinās. Tiešām izejot cauri tiem kritērijiem, mēs redzam, ka šis nebūs tas atbilstošais, kas cilvēkam traucē, tad tas var izraisīt tādu milzīgu vilšanos tajā visā procesā, vai to, ka vienkārši cilvēks iet no viena ārsta līdz nākamajam, kamēr viņš nonāk pie tā speciālista, kurš tad beidzot viņam piekrīt un saka, ka ir jā, bet tas nav ārsta uzdevums piekrist cilvēkam. Ārsta uzdevums ir izvērtēt, saprast, piedāvāt opcijas ārstēšanai, sniegt rekomendācijas, kā tad ar šo situāciju tikt galā, bet tas nevienā brīdī neietver to, ka tam viedoklim ar pacientu ir vienmēr jāsaskan. Un lai gan šīs situācijas negadās biežas, pilnīgi noteikti katram ārstam savā praksē tādas ir bijušas, kad tās ekspektācijas, ko cilvēks ir gaidījis, nesaskan īsti ar to realitāti, kāda varētu būt. Un tad sākas dažādi konflikti vai neapmierinātības. Un, ja tā komunikācija ir gana laba un abas personas, gan ārsts, gan tas pacients, ja ir atvērtas un viņas var komunicēt savā starpā gana labi, lai nonāktu tomēr līdz kaut kādam atbilstošam un labam risinājumam, tad, protams, tas ir ļoti jauki, bet mēs zinām, ka attiecības ir dažādas un tās situācijas nevienmēr atrisinās tā, lai nonāktu līdz labvēlīgam risinājumam, un tas nav forši nevienam, ne otram cilvēkam. Un tad, protams, dažreiz arī gadās tā, ka tā diagnoze tur tiešām ir, un cilvēks viņu ir pareizi atpazinis, un viņam tiešām ir sūdzības, un viņš iet pie speciālistiem, un tā komunikācija jau no sākuma neizveidojas tāda, kā viņai vajadzētu būt, un tad tiek vienkārši aizkavēta pareizā ārstēšana, un tā var paiet 5, 10,
15 gadi un uz augšu, kamēr cilvēks nonāk līdz tam īstajam risinājumam. Jā, šo es tiešām bieži redzu arī, es droši vien arī kaut kādā mērā esmu atbildīga par to, ka es cilvēkus sūtu pie psihiatriem, es pieaugušos sevišķi sievietes, jo, kā jau es minēju, es veicu izpētes bērniem, bet tā pirmā konsultācija vienmēr ir ar vienu vai abiem vecākiem, un tad man vienmēr ir jautājums, kā jums gāja skolā? Kā jūs atceraties? Un tad es vienmēr dzirdu, vai arī man ir bijuši gadījumi, kad atnāk mamma uz konsultāciju, un es vienmēr iepriekš nosūtu, man ir elektroniski sagatavot šīs aptājas par bērniem, lai man jau rodas tāds nedaudz iespējas, un lai es varu jau uzdot papildus jautājumus, ja man tādi ir radušies. Un man atnāk mamma un saka, ziniet, ko pildīju aptaujas, par manīm. Stāsts par manīm. Man pat bērns mazāk, kā es sevi tur saredzēju. Un tad pusi no konsultācijas aiziet par bērnu, un otra puse ir mammai ventilējot ārā šīs savas, un tad es sāku stāstīt par ģenētiku. Protams, tajā brīdī jau vēl bērns ir diagnosticēts neko, bet stāstu, ka tā iespējamība ir daudz lielāka, un līdz ar to es zinu, ka daudzas sievietes pēc tam, kad viņas ir saņēmušas atzinumu, viņas iet pie psihiatra un pašas mēģina diagnosticēties. Bet man līdz galam ir varbūt skaidrs, varbūt uz šo var nedaudz atpiņķerēt, vai mums Latvijā vispār, jo es zinu, ka bērniem ir tas UDHS algoritms, kurš esmu dzirdējis no Nikitas Bezprodo, ka varbūt tur jau būtu jāpielabo, ka viņš nav gluži tik labs, kā gribētos, ka tur jau vajadzētu uzlabojums. Es neesmu atradusi, vai ir kaut kas tāds pieaugušajiem, bet, tā kā tu darbojies tajā vidē, tad drīzāk, ka jums ir savi tie kanāli, pa ko šī informācija tiek nodot. Varbūt var nedaudz ieskicēt gan tām sievietēm, kas mūs klausās šodien, gan tām, kas klausīsies pēc tam, kāds tad būtu tas pareizais algoritms, lai varbūt nenāk ar tām TikTok, vai ne, vai tu saki, ka cilvēki ir izdarījuši savu mājasdarbu un kad viņi jau nāk, es tā pieļauju, ka varbūt jau ir psihologa atzinums, bet vai tas ir obligāts, jo ir runājot, piemēram, ar Karīnu Bēnerti par meitenēm un kopumā par bērnu diagnostiku. Viņa teica, ka bērnu psihiatram būtu, vismaz Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur viņiem ir atvēlēta stunda pusotra konsultācija ar vecāku un bērnu, ka viņam vajadzētu spēt diagnosticēt UDHS arī bez psihologa atzinuma. Šobrīd gan mums valstī tas kaut kā ir iegājies un lielākā daļa vajag vai nevajag automātiski sūta veikt izpēti. Līdz ar to šobrīd izpētes vismaz valsts sektorā ir gads. Kas, protams, paredz, ka pa to laiku bērnā notiek tik daudz izņēmums, viņš tik ilgi nesaņem atbalstu. Kā ir pieaugušiem? Kas ir varbūt tā labā prakse, lai, tad, ja vecāks, pieaugušais sieviete, vīrietis redz, aizdomājās, saprot, kas varbūt ir tā labā prakse no tāda psihiatrijas skatu punktu, vai tomēr sākt pirmais aizējam pie psihiatra, saņemam lapiņu, vai ir kaut kas tāds, ko var izdarīt jau kā mājas darbu? Ir tā, ka pieaugušo praksē Latvijā mums šobrīd nav tāda vienota algoritma vai vadlīniju, nekā vajadzētu diagnosticēt UDHS pieaugušajiem, nekā mums tad vajadzētu tālāk iet caur tiem ārstēšanas soļiem, bet mēs savā starpā esam diskutējuši, ka tādus vajadzētu uzrakstīt. Un es ļoti ceru, ka varbūt nākamā gada laikā tas process arī būs sācies un rakstīts un tā tālāk. Es tiešām ļoti ceru, ka tā arī notiks, jo šobrīd tādas vienotas pieejas starp ārstiem mums savā starpā nav, kas tad būtu obligāti, kas nebūtu obligāti, kādā secībā, kam ir jābūt, kam nav jābūt. Es domāju, ja mums tāda vienota pieeja būtu skaidri uzrakstīta, tad tas samazinātu arī to iespēju, ka gadās kaut kādas šīs nepatīkamās situācijas, kur cilvēks atnāk ar aizdomām par to diagnozi, bet tad viņš saņem kaut kādu negluži tādu atbildi, kā viņam gribētos, bet viņam nav skaidrs, kāpēc tas ir noticis. Tad, ja mums būtu šī pieeja vairāk vienota, tad mēs arī varētu teikt, ok, šajā situācijā vajadzēja rīkoties tā, citā vajadzēja rīkoties tā, un tas būtu nedaudz vairāk skaidrs. Kāda ir tā mana pieeja, kā es parasti skatos, un kas ir tas, kam es pievēršu uzmanību? Pirmām kārtām,
tā saruna, ko es vadu tajā pirmajā reizē, ir tāda salīdzinoši ļoti vispārīga. Tur, protams, kā ir tādas traucējuma grupas, kuras ir nedaudz vieglāk saprast īsākā laika periodā, un ir tādas, kuras ir grūtāk saprast tajā īsākajā laika periodā. Bet tā pirmā saruna būtu tāda diezgan vispārīga. Un tad, ja tiešām tās pirmās sarunas laikā ir tās aizdomas, šeit varētu būt arī uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, tad kādā no tām nākamajām sarunām tad jau es specifiskāk prasītu atsevišķi tieši par tiem kritērijiem, par simptomiem, par dzīves pieredzēm, ar specifiskiem piemēriem, kā tad tam konkrētajam cilvēkam tas viss izpaužas, jo teorētiski ir tā, ka tā diagnostika ir psihiatra kompetencē, un kā jau Karīna minēja, ka nav tā, ka psihiatram obligāti būtu vajadzīga tā psiholoģiskā izpēta, vai ka viņam obligāti būtu nepieciešams kāds cits diagnostisks rīks, kā tikai savas zināšanas, sava kompetence un izpratne par to, kāds šis traucējums ir un kā mēs viņu šobrīd diagnosticējam pēc tiem kritērijiem, kas šobrīd pasaulē ir spēkā. Tā kā ar to ārsta kompetenci teorētiski vajadzētu arī pietikt, tāpēc, ja speciālists nenosūta uz psiholoģisko izpēti, es neuzskatu, ka tā būtu kļūda, nenosūtīt, nenosūtīt, tas viss ir individuāli atkarīgs no tā konkrētā gadījuma, kur es saskatu, ka pieaugušiem tajā psiholoģiskajā izpētē varētu būt nedaudz lielāka nozīme kā bērnam, vismaz manā praksē, jo, kā tu minēji, bērni vēl nav apauguši ar tām pārējām lietām. Viņi ir tādi salīdzinoši vēl diezgan skaidri un manuprāt, nedaudz vieglāk izvērtējami tajā posmā, kamēr viņi vēl nav saskārušies ar visām dzīves grūtībām, kas varētu būt, bet tad, kad pieaudzis cilvēks ierodas pie manis, ir tā, ka ne visu varēs paspēt izrunāt tajās minūtēs, kas ir atvēlētas. Man, diemžēl, ir diezgan gari pieraksti, līdz ar to tā nākamā vizīte visticamāk arī būs ne nākamajā nedēļā, bet drīzāk kaut kādus mēnešus uz priekšu. Līdz ar to es to psiholoģisko izpēti diezgan bieži izmantoju tieši tad, ja cilvēkam ir tās aizdomas par UDHS, bet viņam ir arī dažādi citi simptomi, kas traucē, ka liekas, ka tur dažādas lietas varētu pārklāties savā starpā. Un es to izpēti izmantoju varbūt ne ar tādu iemeslu, lai tiešām man būtu apstiprinājums kaut kādos testos par to, vai cilvēkam ir vai nav UDHS, jo to es zinu, ka es dabūt nevarēšu, jo šādu testu mums vienkārši nav latviešu valodā, kas man to varētu pateikt priekšā, bet es vairāk to psiholoģisko izpēti izmantoju ar tādu nolūku, ka es gribētu, lai tās grūtības, kas cilvēkam ir kaut kādā veidā objektivizētas. Ka tad mēs varam pamanīt, vai tur tiešām ir kaut kādas atmiņas vai uzmanības grūtības, vai tur ir kaut kāds veids, kā šis cilvēks citādāk pilda tos testus nekā vispārējā populācija, vai viņam ir vieglāk, grūtāk, ko psihologs ir pamanījis visā tajā procesā. Arī, vai tur iezīmējas kaut kādus citu traucējumu iezīmes, jo tomēr mums ir pieejami personības testi, mums ir pieejami dažādi testi, kā var paskatīties domāšanu cilvēkam, un līdz ar to tajos testos tomēr pēc tiem rezultātiem, ko es saņemu tajos aprakstos, es varu izdarīt nedaudz plašākus secinājumus ne tikai par vienu traucējumu, bet par cilvēka psihiskas funkcijām kopumā. Iegūt tādu ļoti vispārēju aprakstu, un tas tad var tālāk palīdzēt izdarīt tos secinājumus, manuprāt, nedaudz ātrākā veidā nekā tad ar to vizīšu attālumu starp vizītēm, kas man ir pieejams, es varēšu izdarīt pati, jo es, protams, varu to veikt arī pati un iet cauri šīm sarunām un intervijām arī pati, bet ņemot vērā, cik
lielas ir spraugas starp vizītēm, tas aizņems diezgan ilgu laiku. Psiholoģiskajā izpētē es zinu, ka to cilvēkam būs iespējams sasniegt ātrāk, kas nozīmē, ka mēs ātrāk nonāksim pie kaut kāda risinājuma, nekā tad, ja mēs ar 2-3 mēnešu intervaliem pa pusstundām to darīsim savā starpā. Līdz ar to es tās izpētes bieži mēdzu izmantot, jo man viņas atvieglo darbu un ir palīdzošas, un es viņām saskatu jēgu, vai viņas ir obligātas? Nē, un lielākoties arī pasaulē saka, ka viņas nav obligātas. Tieši UDHS diagnostikai, ka var izmantot arī citus līdzekļus, vienkārši tas, ka vai tas ir tajā konkrētajā brīdī pieejams un sasniedzams vai nē. Vēl viena lieta, kas man ir ļoti, ļoti svarīga, ne tikai UDHS gadījumā, bet vispārēji, ir, lai cilvēks vispārējo veselību būtu pārbaudījis. Lai nav tā, ka ar tām sūdzībām par psihisko veselību atnāk pie psihiatra un absolūti nekas cits nav skatīts pie ģimenes ārsta, nav būts, analīzes nekādas nav veiktas. Tomēr ņemot vērā to, ka dažādas fiziskas kaitas mums ietekmē arī psihisko veselību, ka organisms ir viens vesels, mēs neesam smadzenes burciņā atrautas no mūsu ķermeņiem, mēs dzīvojam vienotā sistēmā, viss ir saistīts savā starpā. Līdz ar to arī to vispārējo veselību vajadzētu pārbaudīt jau sākumā, tīri, lai mēs nesajauktu lietas savā starpā, lai mēs pamanītu arī situācijas, kur, piemēram, dažādi faktori ietekmē veselību. Piemēram, ja mēs ņemam sievietes vērā, tad anēmija un dzelzs deficīta anēmija ir ļoti bieži izplatīta saslimšana, kas arī var izraisīt nogurumu, nespēju koncentrēties, grūtības piecelties no gultas, galvas reiboņus, trauksmes, simptomus un tā tālāk, ko ļoti viegli var sajaukt ar trauksmi, ar depresiju, kas var gan pasliktināt UDHS simptomus, gan daži simptomi arī pārklājas savā starpā. Līdz ar to, protams, ir ļoti labi, ja mēs jau pašā sākumā zinām, vai šis ir kāds no faktoriem, kas ietekmē to situāciju, vai nē. Un ja mēs nākotnē domāsim arī, ja tā UDHS diagnoze apstiprinās, ja tiešām medikamenti būs viena no opcijām, ko mēs gribēsim izmantot, tad medikamentiem arī var būt savas blaknes. Medikamentiem arī ir situācijas, kurās mēs viņus neizrakstīsim. Ja būs kāda cita saslimšana, tad, protams, ir diezgan svarīgi, pirms mēs to medikamentu izrakstam, zināt, vai gadījumā cilvēkam nav kāda no šīm citām situācijām, kuras dēļ mēs to medikamentu nevarētu pielietot, un tas ir jānoskaidro pirms cilvēks viņu sāk dzert, jo ja gadās tā, ka tur tomēr, piemēram, cilvēkam ir hipertireoze, kad ir paaugstināta vairogdziedzera hormonu, un viņa nekādā veidā nav kontrolēta, viņa tur joprojām organismā ir paaugstināta, tad, protams, mēs neizrakstīsim viņam papildus stimulantu, kurš var pasliktināt šo te vairogdziedzera funkciju vēl vairāk. Tur ir tās abas problēmas, tā kā būs jārisina, lai mēs varētu nonākt pie labāka gala rezultāta, jo medicīnā mēs cenšamies nevien uzlabot cilvēka stāvokli, bet primāri tomēr viņu nepasliktināt. Un tā, ka jādomā ir par dažādām lietām. Tādam tā kā apkopojumam tā diagnostika kopumā ietver kvalitatīvu sarunu, var ietvert arī citus izmeklējumus, noteikti vispārējo veselības pārbaudi, iespējams psiholoģisko izpēti, ļoti vēlams, ja var kaut kādā objektīvā veidā ietvert stāstu no bērnības, kas var izpausties kā liecības, dienas grāmatas, dokumenti, radinieks līdzi, kas pazina cilvēku tad, kad viņš vēl bija bērns, vai var aprakstīt to situāciju, kā bija tad, kad bija bērns. Tas būtu tas, kas ļoti atvieglos visu to procesu,
Ja, protams, cilvēks var pats ļoti, ļoti labi atcerēties to bērnību un tiešām visus tos simptomus pastāstīt, tas arī to procesu atvieglo, bet ja mums ir... Dienas grāmatu paņemt līdzi no skolas laikiem. Jā, mēs paņemam dienas grāmatu no skolas laikiem līdzi, un viņi ir vienkārši sarkana iekšā, tur tā kā zilās krāsas ir ļoti maz, un mēs varam palasīt to, ko skolotājs ir rakstījis, un tur ir rakstīts traucē stundu, pārtrauc skolotāju. Nevietā prāpā. Jā, tad mums ir plašāka bilde, un tas ļoti, ļoti to diagnostiku atvieglos. Jā, paldies tieši par to vispārējo pārbaudi. Man liekas, ka es tev arī kaut kad rakstīju, jo tu arī par šo biji publicējusi, vai ne, man liekas, soc kontos par to, ka ir cilvēkiem, kam ir grūtība, ir aizdoms par kaut kādām mentālajām veselībām, ļoti būtiski ir arī veikt šo vispārējo veselības pārbaudi, lai saprastu, vai tas nenāk no turienes. Un toreiz, man liekas, jautāju, vai tu vari ieteikt, kas ir tās lietas, ko obligāti, un ka jāiet pie ģimenes ārsta. Es arī biju pie savu ģimenes ārstu, un es gribētu teikt, ka es viņai teicu priekšā, ko man vajag. Un tāpēc es šeit jau piefiksēju dzelzs deficīts, vairogdziedzeris, vai ir vēl kaut kas, kas tev nāk prātā, ko obligāti vajadzētu. Jā, parasti taisa to vispārējo asinsaini, tas ir tas, ko man ieteica, vairogdziedzers es katru gadu mēģinu skatīt, bet es zinu, ka tas nav kaut kas tāds, ko ģimenes ārsts obligāti iesaka darīt, vai ir vēl kaut kas, ko varbūt, tā kā ielikt, cilvēks, kas domā kopumā, iet tādu vispārējo pārbaudu, kas ir tas, ko viņš var paprasīt tam ģimenes ārstam. Jo ir, protams, arī ģimenes ārsta forši speciālisti, kuri tev iedos veselu lapu ar sarakstu, un ir tādi, kas ieteiks to pašu minimumu. Tas pats minimums arī ir laba vieta, kur sākt. Jo tādas tā kā lielākās problēmas jau arī tajā minimumā varēs redzēt. Tās lietas, par kurām es parasti tā kā cilvēkiem jautāju un kuras, man liekas, tā kā ir svarīgi arī paskatīties. Jā, tā būtu tā pati pilnā asinsaina, kas jau ļoti daudz ko varēs parādīt priekšā, bet es jautāju, piemēram, arī cilvēkiem, vai viņiem nav cukura diabēta, vai nav, piemēram, tas pats prediabēta stāvoklis, vai viņiem nav jebkāda veida anēmijas, vai viņi ir pārbaudījuši savus vitamīnu līmeņus, to pašu D vitamīnu līmeni, kuru es neesmu redzējusi normāli nevienam cilvēkam līdz šim, kurš nedzertu D vitamīnu. Papildus, tā kā es joprojām gaidu to vienradzi, kas būs cilvēks ar normālu D vitamīnu līmeni, nedzerot viņu papildus dzīvojot Latvijā. Es domāju, tas būs kaut kāds unikāls gadījums, kur man vajadzēs tā kā ierāmēt tās analīzes, jo man nav gadījies tā kā strādājot vēl, kā es redzētu, apmierinošu D vitamīnu kādam, kurš viņu nelieto, bet arī citus vitamīnu līmeņus, tā kā ļoti daudz no viņiem tiešām var izraisīt tos pašus depresijai vai trauksmē raksturīgos simptomus un ietekmēt kognitīvās funkcijas, tāpēc tas ir noteikti kaut kas tāds, ko var paskatīties papildus. Bet tā pārsvarā jau tās analīzes nozīmē tiešām pēc sūdzībām. Ja, piemēram, ir tas pats nogurumam var būt tik daudz dažādi cēloņi, tāpēc tādas tā kā rutīnas pārbaudes, kuras mēs principā rekomendējam visiem cilvēkiem, kas būtu tā kā vismaz reizē gadā aiziet pie tā ģimenes ārsta, aiziet pie tā ginekologa, tā kā pārbaudīties. Tas pilnīgi noteikti. Ir kaut kāds kaut kas ginekoloģisks, kaut kādas pārbaudas, ko var veikt, lai, ja mēs zinām, ka ir tik liela saistība ar šīm hormonālajām svārstībām vai pasaulē zinātnē, ir jau kaut kas, ko var paskatīties. Es zinu, ka ar EEG var tur kaut kādi tie beta viļņi turp, protams, ir ļoti daudz jāsaprot, tas nav kā diagnostikas instruments, bet kā papildus informācijas. Domāju, vai hormonālā līmenī ir kaut kas tāds, ko var... Šobrīd, cik es skatos tajās vadlīnijās, tur nav tā, ka būtu kaut kāds standarts, kas tiek ieteikts tā kā visiem, bet ja tās sūdzības ir, es tiešām iesaku tā kā sākt ar ginekologu un izrunāt, vai tur ir kaut kas tāds, ko būtu varbūt labi papildus paskatīties, bet nedaudz tā problēma ir tāda, ka ja mēs skatāmies par premenstruāli disforiskiem traucējumiem, jeb to smago PMS,
tad tās hormonālās svārstības ir normālas. Nu, tā kā tas, ko mēs redzēsim analīzēs, būs normālas svārstības, normālas reakcijas, jo tā problēma jau nav hormonos. Nu, tajā, ka viņi svārstās dabīgi tā, kā viņiem būtu jāsvārstās, tā problēma ir tajā, ka cilvēki ļoti dažādi reaģē uz šīm svārstībām, un mums ir cilvēku grupa, kuriem tās reakcijas no psihiskās puses un no fiziskās puses atstāja ļoti lielu negatīvu iespaidu, bet tas nav tā, ka tā būtu, tā teikt, hormona vaina, tas vairāk ir tajā, kā, nu, ja mēs runājam par psihisko veselību, tad kā tie receptori, kas mums ir galvas smadzenēs, noreaģē uz tām svārstībām, kas organismā notiek pilnīgi dabīgi. Tāpēc pie ginekologa, protams, var skatīties, vai tur nav kāda cita saslimšana, arī piemēram tas pat policistisko olnītu sindroms, vai nav kaut kas tāds, kas spēlē lomu, vai kaut kas cits, bet tas nebūs tādā, tā kā standarta pārbaudē, ko es teiktu, ka tas obligāti ir visiem jānosaka. Tas būtu vairāk tā kā sarunā ar ginekologu, vai tur ir kaut kāds iemesls, kāpēc tās analīzes būtu jāveic. Un tas pats, piemēram, par to elektroencefalogrammu. Es tik reti redzu vajadzību nozīmēt elektroencefalogrammu cilvēkiem, jo, tā kā principā vienīgās situācijas, kuras rekomendēju cilvēkiem viņu veikt, ir tā kā ar aizdomām par epilepsiju. Ja tiešām ir bijuši kaut kādas situācijas, kur mēs tā kā aizdomātos, ok, varbūt būtu labi izslēgt epilepsijas diagnozi, bet tās pārmaiņas, kas tur ir, tā kā šīs svārstības, ko mēs redzam arī dažreiz pie depresijas, pie trauksmes, pie UDHS, tā kā tajā encefalogrammā kaut kādas izmaiņas būs, bet viņas diagnostikā nespēlē šobrīd absolūti nekādu lomu. Līdz ar to tas, kad es ieraugu, ka tur kaut kādas izmaiņas ir, man patiesībā nepasaka priekšā neko par to, kāda cilvēkam ir diagnoze vai kāda palīdzība viņam būtu nepieciešama, ja vien tur tiešām nav rakstītas izmaiņas, kas būtu atbilstošas epilepsijai. Ja tas ir, tad mums ir tā kā lietas, kas ir jādara. Pārējās izmaiņas ne pasaules vadlīnijās, ne Latvijas praksē, viņas īsti nevarēs mums pateikt priekšā neko vairāk, kā mēs varētu jau sarunas laikā pateikt un noskaidrot, tāpēc tas arī nebūs tāds izmeklējums, ko es tā kā ieteikšu veikt visiem cilvēkiem, viņam tā kā vienmēr būs pamatojums. Un, ja mēs runājam par kaut kādām citām analīzēm, tur, piemēram, nezinu, kas ir saistītas ar, piemēram, elektrolītu līmeņiem organismā vai ar to, kā mums notiek tauku vai lipīdu metabolisms. Tās lietas, protams, arī ir ļoti svarīgas, bet es viņas pārsvarā piemēroju vairāk tā kā situācijai, kas tam konkrētajam cilvēkam varētu būt noderīgi. Un ja man liekas, ka cilvēkam varētu būt arī kāda cita saslimšana, kura būtu labi paskatīties, bet kura nav manā kompetencē kā tāda, piemēram, tās pašas ginekoloģiskās saslimšanas, lielākoties tad arī rekomendēju griezties vai pie ģimenes ārsta, vai pie kāda konkrēta jau speciālista, ja tas ir atbilstoši tā konkrētā cilvēka situācijai. Bet par analīzēm, starp citu, bija ļoti labs raksts nesen, Medicus Bonus bija doktora Sīle, uzrakstījusi tiešām tādu labu apkopojumu ar dažāda tipa analīzēm, kuras būtu rekomendēts pārbaudīt cilvēkiem, ja viņiem ir sūdzības par psihisko veselību, kas diezgan stipri pārklājās ar to, ko es arī parasti esmu sev piefiksējis, tā ka tas ir tas, kur var tiešām arī gan tas ģimenes ārsts meklēt informāciju, gan kolēģi var skatīties papildus un šīs te rekomendācijas sniegt. Nedaudz negatīvi Latvijā gan ir tas, ka ar psihiatra nosūtījumu nevienas no šīm analīzēm valsts neapmaksās.
Tāpēc tā mana rekomendācija, ka ir vērts aiziet arī līdz tam ģimenes ārstam, jo ģimenes ārsta nosūtījumu daļu no šiem te izmeklējumiem apmaksās arī valsts. Ne visus, protams, bet daļa ietilps tajā veselības pārbaudē, ko reizi gadā valsts apmaksā, un ja tiešām kaut kāda saslimšana tiek atklāta, tad arī papildus izmeklējumi var tikt apmaksāti ar ģimenes ārsta vai ar kāda cita speciālista nosūtījumu, ja tas ietilpst viņa sfērā. Psihiatriem, vismaz tajā ambulatorajā praksē, valsts tos izmeklē. Tad mēs redzam to riņķa danci, vai ne, un kā tās rindas pie speciālistiem veidojās, bet tas droši vien cits stāsts. Jā, paldies, es sev jau visu kaut ko piefiksēju. Es domāju, es skatos, kad mums ir tāds knaps 15 minūtes palikušas līdz 12, kad Lindai ir jāskrien. Līdz ar to es gribēju nedaudz varbūt pieskarties un padiskutēt par to, diagnozi vajag, diagnozi nevajag, ja diagnozi ir, ko tālāk mēs ar šo darām, vismaz no tāda psihiatrijas viedokļa, jo, protams, ir arī dažādākas psiholoģiskās metodas, kas varbūt ir tas, ko tu iesaki. Šeit es redzu arī komentāros ir daži jautājumi. Man vēl ir pāris jautājumi, varbūt mēģināšu viņus kaut kā iekabināt par veiksmīgākām un netik veiksmīgākām pieredzēm ar psihiatriem. Šeit ir arī par medikamentiem, vai ne, kas tad ir, un šobrīd zinu, ka mums ir 2 medikamenti, kas ir tā kā tieši UDHS ļoti ilgu laiku bija tikai 1, un plus es zinu, ka ir vēl citas grupas medikamenti, kas arī mēdz tikt izrakstīti aizdomām par UDHS, antidepresanti, viena no tiem, un varbūt ap šo diagnozi jā vai nē, kas ir tas, ko psihiatrs dara tālāk, un no kā varbūt ir atkarīgs, uz kādiem medikamentiem, ja medikamentiem tiek novirzīts vai ja netiek novirzīts. Jā, kas saprotu, ka ir daudziem arī tāds, viena no lietām, ko gaida, un tas varbūt arī tāds sociālo mēdīju šobrīd kultivēts aspekts ir, kad es iedzeru medikamentus, un tad ir tas, es pārvērtos par citu cilvēku. Šo esmu redzējis ļoti daudz, vai ne, kad tu sēdi, un tad ir tie video, vai ne, un tad ir šīs gaidas, kad, es tik ļoti gribu tos medikamentus, jo es tik ļoti gribu, kā tad patiesībā ir, vai ir šis efekts, un tu pārvērties par citu cilvēku, un kas nosaka ir vai nav, un jā, nedaudz par šo. Jā, es teiktu, ka tieši UDHS gadījumā tā diagnoze tiešām ir tā kā būtiska. Pirmām kārtām tāpēc, kad man vienmēr tas ir labāk zināt nekā nezināt. Arī tad, ja cilvēks izvēlas dažādas pieejas, ko viņš pēc tam ar to informāciju dara, man liekas, ka tā informācijas pieejamība pati par sevi, kad cilvēkam tas ir skaidrs, dod jau ļoti daudz, un tas ir nozīmīgi. Tas, ka tā diagnoze arī ir zināma, mums paver ceļus uz to, ka mēs varam atbilstoši arī piedāvāt kaut kādus ārstēšanas veidus. Kāpēc tieši UDHS gadījumā ļoti bieži par tiem medikamentiem runā, jo tā ir viena no tām diagnozēm, kur medikamenti tiešām var būt ārkārtīgi efektīvi, un to dzīves kvalitāti tiešām cilvēkam ļoti uzlabot, mazināt iespēju, ka viņam parādīsies citi traucējumi, mazināt iespēju, ka viņš varētu piedzīvot traumas dzīves laikā, ka viņš varētu arī šo te traumu impulsivitātes rezultātā, ka viņa dzīve varētu priekšlaicīgi beigties. Mēs cenšamies arī to samazināt, jo mēs zinām to, ka UDHS pats par sevi samazina dzīves ilgumu cilvēkiem, ka šie iemesli, kāpēc cilvēka dzīves ilgums var būt īsāks, ir dažādi, bet tās pašas... Sievietēm, tieši visvairāk ir paškaitējums, pašnāvības. Jā, paškaitējums, pašnāvības, arī negadījumi dažādi, kas var atgadīties neuzmanības vai impulsivitātes dēļ. Mēs gribam arī, lai tas samazinās. Mēs gribam, lai samazinās atkarību iespēju, jo atkarības un UDHS var ļoti cieši iet kopā dzīves laikā. Mēs gribam, lai šī iespēja samazinās. Līdz ar to adekvāti izvērtēta un izmantota ārstēšana būs tas, kas to tiešām var uzlabot, un UDHS gadījumā medikamenti var būt ļoti efektīvi.
Vai ir tā, ka iedzerot medikamentus cilvēks pārvēršas par citu cilvēku, tā gluži nav, un te arī, tā ekspektācija dažreiz varbūt tā kā nedaudz par augstu cilvēkam, jo, kā jau es minēju, tā kā medikamenti darbojas uz tiem pamatsimptomiem, kas ir neuzmanība, impulsivitāte, hiperaktivitāte, tā kā uz to viņi ir testēti, uz to mēs skatāmies pētījumos, uz to mēs arī to reakciju mēram, vai ir tā, ka cilvēks vienas dienas laikā pārvēršas par super cilvēku, un tagad viņš var, izdarīt, tā kā maģiskas lietas, tā gluži nenotiek. Vai ir tā, ka viņa pašsajūta var ļoti uzlaboties? Jā. Vai ir tā, ka tas notiks 100% visiem cilvēkiem un ka medikamentiem nav blaknes? Protams, ka nē, tā kā visiem medikamentiem var būt blaknes un reakcijas var būt ļoti, ļoti dažādas. Bet tāpēc šis ir process, kas ir jāspriež ar savu ārstu un jāizvērtē visi šie skatu punkti un lēmums ir jāpieņem informēts. Medikamenti arī nav vienīgā opcija, ko ir iespējams izmantot. Tā ir efektīva opcija, bet tā nav vienīgā opcija. Arī psihoterapija, dzīvesveida pielāgošana, dažādu prasmju attīstīšana, palīglīdzekļu izmantošana ikdienā, tas viss arī var būt ļoti palīdzoši un noderīgi. Vienkārši tas, ka tad, kad cilvēks ir ticis līdz pieaugušā vecumā, viņš ļoti bieži tā tīri dabiski jau ir attīstījis šos pielāgojumus un palīglīdzekļus, kas viņam to dzīvi var atvieglot, bet ja tur pēkšņi ir kaut kas tāds, ko cilvēks vēl nav izmēģinājis, tad varbūt viņam tas, ka viņš zina to savu diagnozi, var atļaut piekļūt mērķtiecīgāk informācijai, kas būs vairāk arī uz viņu vērsta ar viņa ierobežojumiem un vajadzībām un pozitīvajām īpašībām un pusēm informēta, lai varētu izvēlēties tieši to, kas viņam pašam arī palīdzēs. Lai nav gluži tā, ka viņš visu mūžu taustās tumsā vien. Kā viens piemērs, ko es bieži vien, kad man sanāk ar pieaugušajiem runāt, ir, kaut vai par, nezinu, viens kā no simptomiem, es vienmēr kavēju, tā tas ir, es vienmēr kavēju, vai, un tad, ja es nezinu, ka man ir UDHS, tad es varu pieņemt, tāds es esmu, visi jau ir pieraduši, ka es kavēju, vai, tāds ir, bet tad, ja es saprotu, ka šī nespēja varbūt izprast laiku paredzēt, cik daudz man patiesībā ir, es varu meklēt metodes, kā es šo tomēr varu izmainīt. Nevis, nākamreiz atcerēšos. Vai šito lietu es tiešām atcerēšu? Nē, nākamreiz es būšu laicīgi. Tas, ko es saku, pārstāj sev melot, tu neatcerēsies. Tu nekad neesi atcerējies, un tu nekad neatcerēsies. Tev ir jādomā citas stratēģijas, kas tev palīdzēs, vai atcerēties, vai varbūt uzliec vienreiz to timeru un paskaties, cik tev patiesībā vajag to laiku, lai tu sataisītos un iziet no mājas ārā, jo tu vienmēr ej pēdējās 5 minūtēs un nepaspēji, iespējams, ka tev vajag 25, un tāpēc tu vienmēr nepaspēji. Tad ir jāceļās no divām 25 minūtes ātrāk, vai nevis 5, un liekas, ka tā zināšana tev iedod šo iespēju, tā kā tu saki, mācīties šīs prasmes. Jā. Jo man patīk tas teiciens, ka UDHS nav attaisnojums. Jā. Tas ir izskaidrojums. Es nevis, man ir UDHS, es vienmēr kavēju. Nē, jā, man ir UDHS, tāpēc es kavēju, ko es varu darīt, lai apzinoties jau šīs grūtības, es nākamreiz varētu nekavēt, jo tas noteikti nebūs godīgi pret vispārējo sabiedrību, vai ne? Kad es tikai teikšu, un tas pats arī attiecas arī uz bērniem, kad dzird bieži vien no vecākiem, ka viņi saka, es negribu savam bērnam teikt, ka viņam ir UDHS, esmu dzirdējis, ka viņi pēc tam attaisno savu rīcību. Esmu UDHS, man šits ir pa grūti, es to nevarēšu, man ir UDHS. Ka bērnam jau ieliek varbūt to mentalitāti, jā, tev ir UDHS, tāpēc daudzas lietas tev nākas grūtāk. Tāpēc mēs meklēsim īsceļus, tāpēc mēs meklēsim varbūt kaut kādas kompensējošās prasmes, kā tu šo varētu sev atvieglot. Bet, un es redzu, ka bieži vien šis arī pieaugušajiem ir, kad, man ir UDHS, ko tu padarīsi, vai ne, man tā tas ir. Bet nē, man ir UDHS, tāpēc varbūt esi saprotoši, es nākamreiz centīšos ielikt savu atgādinājumu, kur es zinu, kad terapeiti šādi saka, vai ne, ieliec, es gribu redzēt, ka tu šito ieraksti savā kalendārā, vai ne, ka tu uzliec skaņu, ka tev būs atgādinājums, nevis, kā vienmēr, tu jau zini, es tā daru, vai ne, man tā sanāk. Jo tieši tā medikamenti jau neārstē, vai viņi ir simptomātiski, viņi
Nu, ja viņi ir uz 4 stundām, tad 4 stundas tev kaut kādā mērā šī spēja noturēt uzmanību. Un man arī tad, kad es tā kā izziņoju, vai ne, ka mums būs šī saruna, ar manīm sazinājās viena mana paziņa, kur šogad, starp citu, diagnosticējās, viņai arī ir medikamentozā terapija, un es viņai tā mērķiecīgi uzjautāju, kas ir mainījies tavā dzīvē, vai tev šī diagnoze palīdzēja, un kā tu jūties. Un viņa teica, ka tā galvenā lieta, ko viņa novērtē, viņa saka, jo viņa jau kādu laiku zināja, ka viņa ir UDHS, bet viņa nebija diagnosticējusies. Viņa šobrīd jālieto medikamentus. Viņa saka, ir tas miers. Viņa tā saka, esmu mierīgāk. Es nevarētu teikt, ka man ir tur superspējas kaut kādas ieslēgušās. Viņa saka, manī nav šī nemitīgā tā trauksme, ka tu visu laiku tā kā, netiec galā, ka tu skrien tā kā tajā vāveres ritenī, lai paspētu dzīvi, lai tu paspētu tā kā izdarīt tās lietas. Viņa saka, man ir tāds miers vairāk iestājies, tas emocionālais ir nedaudz samazinājies par tām lietām, kas nesanāk, un tad varbūt ir tas resurss sākt pielietot šīs prasmes un metodes, un ne tikai izlasīt rakstu par to, ko vajadzētu darīt, bet tiešām sākt tās lietas darīt, vai ne? Jo tas vien, kad es izlasu, kad man ir jāpieraksta, lai es atcerētos, bet es to turpinu nedarīt, tikai saku, man šits man nederēs. Kad ir vajadzīgs tas resurss, un man liekas, ka medikamenti kaut kādā mērā varbūt cilvēkam iedot to resursu, to vāveres riteni bišķiņu apstādināt un spēt izmantot šīs citas terapijas metodes, kas ir ļoti, ļoti būtiskas. Jo, medikamenti laikam nav atrisinājums, lai līdz galam mainītu savu dzīvi, bet es to uzskatu kā tādu resursu savākties. Es domāju, ka medikamenti ir ļoti labs atbalsts ikdienā, un ja tas atbalsts ir pieejams, un ja viņš ir efektīvs, tad kāpēc gan viņu neizmantot? Tā kā nav sevi jāmoka, un nav jāliek sev ciest nevajadzīgi. Ja tas atbalsts ir pieejams, tad viņu vajadzētu arī izmantot, bet uztvert medikamentu kā vienīgo risinājumu, tas būtu tā kā ļoti pārspīlēti. Tā kā ne visu var atrisināt ar medikamentozu terapiju, mums tāpēc ir pieejams arī citas metodas un stratēģijas, kuras izmantot un kurām pievērst uzmanību. Un vismaz kaut kāda daļa no pētījumiem šobrīd ir arī ne tikai par to, ko tu minēji, vai ne, UDHS medikamentiem, kā visiem mentālās veselības medikamentiem ir blakus parādības, un zinu, ka tas ir visiem, tas nav vienam. Bet, kad tiek skatīts arī par šo medikamentu tādu tā kā aizsargu funkciju smadzenēm, es arī biju iekritis jautājums par UDHS saistību ar demenci, un redzu, ka pētījumos uzrādās pat līdz 3 reizes lielāks risks pieaugušiem ar UDHS piedzīvot arī demenci dzīves nogriezienī, un ka tieši medikamenti var kalpot kā aizsargājošs faktors. Tātad, ja tu nepiedzīvo, ja tavas smadzenes nepiedzīvo visu laiku šīs grūtības funkcionēt, jo tu tiec galā, bet tavām smadzenēm ir visu laiku jāiet, kā saka, ar daudz vairāk apgriezieniem nekā citiem cilvēkiem. Ļoti iespējams, es domāju, ka pētījumi vēl tikai sākās šajā jomā, ka tie medikamenti tā tad var to tavu, smadzeņu nolietojumu. Ja mēs iedomājamies, ka tas tāds motors, kas griežās, tad tie medikamenti varbūt tev 2 apgriezienu vietā ļauj apgriezties tikai vienreiz, kad kaut kādā mērā tas ir saistīts ar to, ka tās dzīves beigas cilvēkiem ar UDHS var būt grūtākas, ka tās smadzenes, viņas tiek pasargātas kaut kādā mērā. Es zinu, ka šāda teorija ir arī saistībā ar depresiju un antidepresantiem, ka antidepresanti kā anti-iekaisuma līdzekļi būtībā var kalpot ilgtermiņā, ka ja mēs ilgstoši lietojam antidepresantus, mēs tā kā noņemam to iekaisumu, ko depresija dod smadzenēm, un ka arī šeit var redzēt, ka smadzenēm ir šī, ka tie medikamenti var iedot to aizsarga funkciju smadzenēm, lai tā kā tu minēji, vai ne, lai nebūtu visi tie papildus traucējumi, gan fizioloģiski, gan mentāls saslimšanas, ko mēs ļoti bieži redzam pieaugušiem ar UDHS. Šeit ir tas, ko mēs redzam, tā kā medicīnā un psihiatrijā kopā, ka mēs jau gribam uzlabot tos rezultātus. Mēs gribam, lai cilvēkiem ir labāka dzīves kvalitāte ne tikai šajā brīdī, bet arī pēc 10, 20, 50 gadiem. Un ka lielākoties tās metodas, kuras mēs cenšamies izmantot un kas ir vairāk apstiprinātas, viņas jau ir vērstas uz to, lai tie iznākumi būtu pēc iespējas labāki gan tagad, gan nākotnē. Tāpēc arī tā diagnostika un
un ārstēšana ir nozīmīga, jo mēs gribam labāku un kvalitatīvāku dzīvi. Jā. Nu tā, Linda, skatos, ka pulkstenis ir tieši 12. Droši vien, ka likšu punktu, lai tu vari skriet tālāk savos darbos. Man šķiet, ka šī diskusija bija kā tāds, labs ievads varbūt kaut kādām vēl sarunām, jo man liekas, ka mēs paspējam izrunāt pavisam nedaudz, un es pat nepieskāros tiem jautājumiem, kas man tika atsūtīti uz e-pastu, lai gan daudziem jau es atbildēju, ka, hei, daļa no šiem jautājumiem varbūt īsti nav psihiatrijas lauciņš, līdz ar to es domāju tagad jau pie saviem galvā, kas ir tas, varbūt vēl kāds speciālists, ko es varētu uzaicināt, kam pajautāt šos jautājumus, bet milzīgs tev paldies, man šķiet, ka diskusija bija ļoti interesanta, mēs pieskārāmies daudz un dažādākām tēmām, cerams, ka tā šķiet arī tiem, kas mūs jau klausījās un klausīsies vēl. Un, kopīgiem spēkiem kaut kā šis jautājums ir jāturpina padarīt dzirdams sabiedrībā, jo man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi un redzu, ka daudz un dažādākos arī sociālajos slāņos mēs redzam, ka šis ir galīgi nesaprasts jautājums tieši skatoties no tādas sieviešu skatu punktu, jo sievietes jau ir galvenās, vai ne, kas turpina šo mūsu pastāvēšanu, vai ne, ar bērniem un ar demogrāfiju, un es tā pieļauju, ka sievietes ļoti iespējams tādas, kuras ir piedzemdējušas bērnu, viņām pēc tam ir sāsinājusies, piemēram, UDH simptomātika, iespējams, kad neizvēlas laist pasaulē vēl vienu, atceroties, cik grūti bija funkcionēt pēc tā pirmā bērna, cik ļoti tev mentālā veselība sagāja sviestā. Un tāpēc varbūt vairojot šīs zināšanas, mēs kaut kā pastarpināti varam arī vairot demogrāfiju Latvijā, kas šobrīd ir tādā pilnīgā lejupslīdē. To arī ar savām interesēm, vai ne, un darbošanos arī dzemdību namā. Tā kā, jā, milzīgs tev, Linda, paldies, un noteikti turam buru un tiekamies vai šeit vai citur. Jā, paldies par uzaicināšanu. Es vienmēr priecājos piedalīties, un es domāju, mēs noteikti varam par šo padiskutēt arī vēl, jo es piekrītu, ka jautājumi ir daudz un interese ir liela, tā ka priecāšos arī atgriezties, ja man uzaicināt. Jā, super, es pieturēšu šos jautājumus, kas vēl ir psihiatram, un noteikti uzrīkosim otro sarunu raundu par šo tēmu. Paldies visiem, kas bija ar mums.